No paša darbības sākuma 2008. gada decembrī un 2009. gada janvarī pašreizējais strateģiskās analīzes komisijas sastāvs diezgan daudz laika veltīja izglītības politikas jautājumiem. Tā nebija nejaušība. Tajā laikā, kad krīzes dēļ tika konsolidēts valsts budžets un izglītībai tika noņemta diezgan liela nauda, bija ļoti būtiski prioritizēt un ieteikt, kādā veidā mēs varētu tomēr saglabāt tās labas lietas, kas ir mūsu izglītības sistēmā, piemēram, izglītības pieejamību neatkarīgi no sociāla stāvokļa, un kā mēs varētu optimizēt un uzlabot izglītības sasniegumus Latvijā, tā skaitā domājot arī par izglītības nozīmi tirgumu un zinātni. Man šķiet, ka viena no svarīgākām lietām pirmajā darbības posmā, kas notika pašā smagākajā krīzes periodā, bija pievērsties skolu tīkla optimizācijai un padomāt par to, kas tad būtu jādara, lai tomēr mazinot skolu skaitu un skolotāju skaitu, Latvija nepazaudētu pieejamu vispārēju izglītību, kas ir viens no Eiropas sasniegumiem, un arī Latvijā izglītība tomēr ir pieejama visiem. Skola ir pašsaprotāma jebkuras kopienas, jebkura ciemata pilsētas sastāvdaļa, un skolai jātiek galā gan ar to, ka visi bērni nav vienādi un viņiem ir dažādas spējas un vajadzības, bet viņiem visiem jāpiedāvā iespējas apgūt vienādu labu izglītību. Man šķiet, ka būtiskākais no tā, ko mēs centāmies toreiz ieteikt, bija pievērst uzmanību skolotājiem, kas, diemžēl, tika darīts daļēji, bet nepilnīgi. Mēs bijām par to, lai skolotāju tiešām būtu skaitliski mazāk, jo Latvijā bērnu skaits arī sarūk. Bet, lai skolotāji būtu cienījama profesija ar atbilstošu profesionālu sagatavotību un atbilstošu atalgojumu. Es ļoti ceru, ka mūsu ieteikumi šajā jomā, kas daļai jau toreiz tika ņemti vērā, tiks ņemti vērā arī turpmāk, domājot par skolotāju tālāk izglītības profesionālas karjeras, politikas attīstību, un kā arī nākotnē skolotāji Latvijā tomēr būs spējīgi gan uzturēt sevi pietiekoši atbilstoši sociālajā līmenī, gan arī profesionāli saņems tādu atbalstu, tādu izglītību un arī tādus resursus, lai varētu turpināt nodrošināt kvalitatīvu vispārēju izglītību. Vēl viens jautājums, kuram mēs toreiz pievērsamies izglītības kontekstā, bija pašu skolu, tā teikt, vērtēšanas kritēriju un zināmā mērā arī kā vietējas kopienas un skolotāji, vecāki, pašvaldības var palīdzēt tām skolām, kuras paliek strādāt kvalitatīvi resursu trūkuma situācijā. Cik mums izdevās toreiz tas prioritātes tālāk, tā teikt, piedāvāt politiķiem un viņus pārliecināt par to, kā tām jāpievēršās, ir atsevišķi jautājums. Man šķiet, ka daļai mēs varam redzēt arī mūsu toreiz ieteikto prioritāšu kaut kādu atspoguļojumu toreiz vismaz pašvaldību līmenī izglītības politikā. Savukārt otrajā darbības posmā, tas ir sākot ar 2010. gadu, sāk daudz vairāk pievērsās nevis vispārēji, bet augstākajai izglītībai. Respektīvi tam, kādā veidā mēs varētu nodrošināt, lai Latvijas augstskolas turpmāk sniedz starptautiski konkurētspējīgu augstāko izglītību, kura dod arī izaugsmes pamatu Latvijas zinātnei un līdz ar to arī tehnoloģijām, inovācijām un tirgus attīstībai. Lielā mērā būtu jāskatās uz augstāko izglītību kā uz vienu no nopietnākajiem ieguldījumiem Latvijas nākotnē. Līdz ar to nav pieļaujams skatījums, ka augstākas izglītības mērķis ir tikai dot profesionālu sagatavošanu cilvēkiem, kas tūlīt strādās darba tirgu, respektīvi pildīs uzņēmēju uzdevumus un veicinās tādā veidā ekonomisko izaugsmu. Protams, tā ir viena no izglītības funkcijām, bet tikpat būtiska ir zinātnes attīstības veicināšanas funkcija, un līdz ar to augstākā izglītība ir arī pamats tam, lai Latvijā būtu konkurētspējīga zinātne. Un tas nozīmē starptautiski atvērta, uz starptautiskajiem darbības kritērijiem orientēta zinātne un augstākā izglītība, kur katrs pasniedzējs un katrs students cenšas būt starptautiski konkurētspējīgs, līdz ar to arī tādi kritēriji, kā starptautiskās publikācijas, citējamība un augstskolas spēja ieņemt vietu starptautiskajos reitingos, ir svarīgi kritēriji, nevis tikai uzņēmēju uzskats par to, kādai jābūt tieši šodien, tieši pašreizējā darba tirgus situācija izglītībai. Es ceru, ka mūsu ieteikumi, kas daļēji
jau sen tika izteikti, vairākas reizes atkārtot, daļai vēl top, kā piedāvājumi tam, kā vajadzētu turpmāk pārvaldīt augstākas izglītības sistēmu Latvijā un kā to finansēt. Nākotnē arī tiks vairāk atspoguļoti augstākas izglītības pārvaldībā un finansēšanas politikā.